Esmu Aigars Kalniņš, šīs mājas viens no īpašniekiem. Jau kādus 20 gadus māja ir celta apmēram 1930. gadā, tad drīz būs 100 gadi. 2024. gada oktobrī tika uzstādīti ultraskaņas skaitītāji šī namā. Primāri mēs gribam palīdzēt mājām, kurām ir ievērojams ūdens starpības. Un šis ir tas risinājums, kas visprecīzāk, ar lielāko garantiju palīdzēs to atrisināt. Uzskaita notiek ar ultraskaņas tehnoloģiju. Tā ir uzreiz digitāla. Šī plūsma ir ļoti precīza. Statistika parāda, ka pēc šo skaitītāju nomaiņas ir krasi samazinājies gan kopējais patēriņš, gan arī šīs ūdens starpības. Ja iepriekš šīs starpības bija krietni augstākas, 10, 20, varbūt pat vēl lielākas, tad pilnīgi visām šīm mājām šīs starpības nokrita zem 3%. Mehāniskie skaitītāji tas ir akmens laikmets. Viņi varbūt ir piemēroti atsevišķās vietās, bet ne daudz dzīvokļu mājās. Skaitītājs sāk veikt šo uzskaitu sākot no 0,75 litrā stundā. Šis skaitītājs nodrošina dažādu veidu paziņojumu nosūtīšanu, kas notiek automātiski, piemēram, par ūdens noplūdēm. Pamatieguvums, ko visi iedzīvotāji sagaida, ir tas, ka šie rādījumi un visi dati tiek nosūtīti attālināti. Mocīties ar mehāniskajiem skaitītājiem. Kāpēc to darīt? Tas ir nelietderīgi. Tie būtiskākie iegūmi, tātad nav vairs jānodod katru mēnešu šie rādījumi, tie notiek ar telemetriju nolasa automātiski. Ūdens patēriņa starpība ir ļoti minimāla, nokrītās. Baterijas darbības laiks ultraskaņas skaitītājiem ir 16 gadi. Šī ir iespēja nolasīt saulaicīgi šīs mikro noplūdes, konstatēt, līdz ar to netiek māja ilgstoši bojāta ar ūdens patēriņa noplūdēm. Darbojoties ar šiem skaitītājiem, mēs paši esam 2 reizes noķēruši ūdens patēriņu noplūdes, kuras nevarētu konstatēt ar mehāniskiem skaitītājiem. Redzēsim tiešsaistē, kas notiek ar katru skaitītāju, jo tas ir tieši būtiski gadījumos, ja gadās šīs noplūdes caurules plīsumi, tad mēs to uzzināsim momentāni, nevis skaitītājs būs akumulējis šos paziņojumus, un mēs viņus saņemsim tikai reizi mēnesī, kad aizbrauksim šos datus nolasīt. Šo skaitītāju nav iespējams uzlauzt mehāniski vai magnētiski, jo tam nav nekādu mehānisku detaļu. Skaitītāju uzstādīšana varētu aizņemt aptuveni 2 mēnešus, kas būs atkarīgs no mājas izmēra un arī no pašiem iedzīvotājiem. Mēs aicinām iedzīvotājus aprunāties arī, protams, ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, jo ar vienu cilvēku interesi nebūs, diemžēl, pietiekami, jo šeit būs nepieciešams arī balsojums. Ja ir šāda interese, tad iedzīvotāji var visērtāk pieteikties mūsu mājaslapā un aizpildīt formu. Mēs saņemsim šo piedāvājumu un sazināsimies un nosūtīsim piedāvājumu. Šis varbūt liekas ir mazas izmaiņas, bet tās ir milzīga nozīme.